Mana motivācija dienēt ir pirmkārt, Latvija ir mana valsts, es vēlos to pasargāt. Un es sēdēju mājās vienu dienu un es sapratu, ja ne es, tad kurš cits savu ģimeni pasargās. Nu, tad es izdomāju, ka vismaz pamatus, lai man ieliek aizsardzības valsts dienests, bet tam jau skatīsies tālāk savas karjeras, iespējams arī profesionālā dienestā, kaut kur tālāk tā. Vērtīgākais iegūms man no dienesta būtu disciplīna. Jo tas īstenībā ir arī, ko es sagaidīju šeit. Atbraucot uz šeit, es vēlējos iegūt šo disciplīnu. Un šī disciplīna gan dzīvē nodara papildus. Mājās viss ir kārtīgāks, viss vienmēr ir savā vietā uzreiz pēc dienesta. Un šī disciplīna arī vienkārši kā cilvēku labāk tev padara. Tad jā, disciplīna būs man labākais iegūms. Es ieteiktu pašiem pieteikties, tāpēc, ka ja tu pats piesakies, tev ir tas gandarījums, ka tu zini, ko tu dari. Un tad tev arī tā atalgojums arī uzreiz ir lielāks. Un kā sagatavoties? Tur īsti varbūt tās nopirkt kādas siltākas apģērbus pašam, kaut kādus cimdus siltākus, kaut kādas tādas lietas. Bet tā pa lielam visu mums šeit izsniedz, paēdis tu būsi. Varbūt morāli pašam, varbūt sagatavoties, ka tu mājās tik bieži nebūsi, bet pārējais visu šeit jau iemācīs.